Ir otrās dienas vakars Spānijā. Esam Taragonā. Šodien no rīta piecēlāmies 8:00, izgājām no viesnīcas un aizbraucām uz Barcelonu. Izstaigājām Barcelonu ļoti daudz, ļoti skaistu arhitektūru apskatījām, protams, arī Sagrada Familija redzējām. Un Triumfa arku izstaigājām. Principā no Taragonas līdz Barcelonai mēs braucām stundu, pusotru apmēram tas bija. Un biļešu cenas maksāja mums diviem turp apakaļ no Taragonas līdz Barcelonai 33 eiro. Ar skatiem līdz Barcelonai vilcienā braucot ar skatiem, jā, tie bija baigi skaistie uz jūru. Uz viņu ciematiņiem ļoti skaisti. Pirmo reizi biju arī Barcelonā. Ļoti iespaidīgi. Tur var staigāt un staigāt. Es gan tā ātri tikai ieskrēju, jo mēs esam šeit tikai 4 dienas. Gribās apskatīt arī nedaudz citas pilsētas. Jā, atbraucām 6:00 vakarā apakaļ uz Taragonu. Tagad izstaigājām šeit krastmalu. Paēdām visu kaut ko garšīgu. Un, pastaigājamies. Šis skats ir, piemēram, ļoti skaists uz pilsētu. Otrā diena Spānijā ir izdevusies ļoti skaista. Daudz dažādi iespaidi. Iesaku visiem braukt uz Spāniju. Šeit fonā aiz manīm jūs redzat vakara pilsētu Taragonu. Ļoti skaisti, kad viss ir izgaismots. Un šeit ir jūra ar visām palmām. Skaisti, vai ne? Jā, šī vieta ir tiešām vieta, pilsēta, kur vērts ir atgriezties. Nu jau diena ir uz beigām, jāiet kaut kas uzēst un jāplāno rītdiena. Katrā gadījumā šodien diena ir izdevusies brīnišķīgi. Ļoti skaisti. Vakars jau ir vēls, bet šis skats man vienkārši patīk. Skaisti, vai ne? Es ceru, ka jūs arī izbaudat kopā ar mani nedaudz Taragonu, mazu gabaliņu Spānijas. Šī naksnīgā Taragona ļoti skaisti izgaismota. Rekā palicis galīgi tumšs ir jūra aiz manīm un naksnīgā Taragona. Tiekamies rītdien jaunā video. Droši abonē manu kanālu. Paldies! Un uzspied laiciņu, ja tev patika.